Sveiks, skolēni! Man sauc Mārtiņš, un esmu laboratorijas zinātnes skolas skolotājs. Pudele ir tukša. Kur tagad to likt? Vienkārši izmest atkritumu urnā. Tā nonāks poligonā tad, un tur arī stāvēs, jo tā plastmasa noārdās pat vairāk par 100 gadiem. Tur dažādos avotos ir rakstīti tie cipari atšķirīgi, bet kopumā, domājieties, 100 gadus un vēl joprojām pudele tur stāvēs. Bet tas nozīmē, 100 gadu laikā vēl citas pudeles tur varēs aizvest. Un tad jau tur būs daudz pudeļu. Bet ja es paņemšu un nogriezīšu nost un puķi iestādīšu, sīpols, kā reiz jau varēs augt un zaļumi būs. Bet pēc tam tāpat nāksies mest ārā. Bet vismaz man puķi pots nav jāpērk. Tas nozīmē, jau es ietaupīšu gan naudiņu, gan arī atkritumu būs mazāk. Bet, manuprāt, vislabāk ir ielikt to atkritumu tvertnē, kas ir paredzēta plasmasai. Tas ir šķirot. Tādā gadījumā es zinu, ka no šīs plasmasas pudeles taps kaut kas cits, un to varēs kāds cits izmantot. Un tas tad vispār nenonāks poligonā. Nu, vismaz, kamēr līdz nākamam cilvēkam nonāks, tad jau redzēs, kā viņš rīkosies. Un tā ir ar katru priekšmetu mājās, kad tas kļūst par atkritumiem. Mums ir izvēle, ko tad ar to darīt. Vai nu vienkārši izmest, vai nu gādīgi nolikt tajā vietā, kur to varēs izmantot tālāk. Tad man tev ir jautājums, kas tad īsti ir atkritumi? Jo šodien mēs kopīgi ar tevi apskatīsim atkritumu šķirošanu. Kāpēc tā vispār ir svarīga un kāpēc tas ir jādara? Ja mēs paskatāmies šeit, kā reiz šajā lieliskajā tēlā var ieraudzīt, ka atkritumi mums viens no tiem ir iepakojumi, kā reiz kā šeit tā pudele. Ja mēs skatāmies, tie būtu maisiņi dažādi, kastes un tā tālāk pudeles, un tas viss pēc izmantošanas nonāk miskastē. Tu zini, cik ilgs ir viena plasmas maisiņa mūža ilgums? Vidēji 12 minūtes. Un kur tad tas tālāk nonāk? Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai paildzinātu mūžu, padomāt, kā tad to var izdarīt? Vai nu izmantot vēlreiz, vai nu ielikt tajā atkritumu urnā, kur šķiro. Tā, paskatīsimies, cik tad kopā tie atkritumi mums rodas. Un man šeit ir kā reiz attēls tieši par iepakojumiem. Iedomājies, visā Latvijā pa veselu gadu savācās tik milzīgs kalns ar visādi iepakojumi. Tas ir stīkls, plastmasa, kartons, pudeles, ka beigās es noteikti dzirdēju par Latvijas Nacionālo bibliotēku. Tāda liela ēka Rīgas centrā, un tad pēc būtības tas lielais kalns ar atkritumiem ir līdzvērtīgs kā 3 tādas ēkas. Un tā ir tikai 3. daļa no visiem sadzīves atkritumiem. Tas nozīmē, ka gada laikā mums ir kalns, kas līdzvērtīgs būtu 9 šādām ēkām. Kur tad to visu nolikt? Iedomājieties, 1 gads, 2 gads, 3 gads, paies vēl 7 gadi, un tad tur tik daudz to atkritumu būs. Kur tos visus likt? Tāpēc ir ļoti svarīgi par to domāt jau tagad. Ja mēs paņemtu un to pudeli, jūs tā kā esat noteikti redzējuši bezatbildīgus cilvēkus, kas vienkārši paņem un iemet to mežā vai kur citur, kas noteikti nekādā gadījumā nav pieļaujams. Kāpēc? Redz, kā es parādīšu attēlu. Tā, mēs pavirzamies, paskatāmies un iedomājies, tu gribi iet peldēt pie ezera un tev priekšā jau gaida. Bezatbildīgi cilvēki, kas tā ir rīkojušies. Noteikti ne. Un gal galā pie kā tas noved?
dažādi dzīvnieki, radības no tā ļoti cieši. Jo tas tam nonākot mežā, upē un tā tālāk, nekādi. Tāpēc pirmais noteikums, kad atkritumiem vienmēr ir jānonāk atkritumu urnā. Bezatbildīgi mēs nemetam. Pat ja tev ir konfekšu papīriņš tikai, iedomājies, viens konfekšu papīriņš, topēt konfektu un tā, neviens neredz, es izmetīšu. Un tad iedomājies, ja vienlaicīgi visi Latvijas iedzīvotāji tā izdarītu, visi tā nemanot un nomet. Tie ir 2 miljoni konfekšu papīriņu uzreiz, un ja tie ir no plasmas, tie vispār nesadalās, un tā arī dabā tur atradīsies. Ar pudeli tieši tas pats. Neviens jau neredz, es izmetīšu. Bet iedomājies, ja visi tā darītu, un tā vienmēr padomā, ja citi darīs tāpat, tad noteikti tā varētu izvērtēt, vai tas ir labi vai nav labi. Redz kā, tāpēc kopīgi ar tevi pamācīsimies, ko tas nozīmē šķirot. Tvērš vaļā, mums sanāk tā. Kā es teicu, šādaina nav pieļaujama. Par to mēs aizmirstam, paņemam atbildību un ejam pie nākamā. Protams, ka visu var samest vienā spainī, un reku man šeit, pieņemsim, ir sakrājies, vajadzētu iest un mest ārā, pilns jau, vairs nav kur iebāzt pat manu pudeli, kas man te ir, ja nav īsti vietas, tad noteikti vienkārši varētu aiziet, iemest, gatavs atnākt tukšs spainīts, bet kā reiz, vai varētu tiešām visu vienu vietu mest, tad tūlīt pat gribu pastīties par atkritumu šķirošanu, ko tad un kā tur jādara. Un tā, ja mēs paņemam šo te pašu pudeli, rekur, ja mēs skatāmies rūķim, ir tā pudeli, un, protams, jebkurš atkritums, kas būtu rokās, tad uzreiz padomājam. Un tā, ja no šī kaut ko vēl var uztaisīt, tad mēs to ieliekam iekšā tur, kur var pārstrādāt atkritumus. Tad tas būtu atsevišķi kartons un papīrs, atsevišķi plastmasa, atsevišķi stikls. Šis, protams, būtu ideālā gadījumā. Ir atsevišķi konteineri, kur pieņemsim papīru un plastmasu. Var likt vienā, bet tālāk šos sašķirotos atkritumus jau šķiro atkārtoti speciālās rūpnīcās. Bet viņiem ir daudz vieglāk sašķirot, ja tur ir tikai plastmasa un kartons. Ja tur ir vēl visi citi atkritumi, tad sašķirot ir ievērojami grūtāk. Es teiktu pat neiespējami. Bet skatāmies tālāk, ja mums ir elektropreces, tas būtu vēl kaut kas atsevišķi, tāpēc vecās elektropreces savācam un tad parasti var uzzināt no vecākiem vai pajautāt viņiem, lai viņi uzzina, ja no gadījumā nezin, kā tad īsti pašvaldība var savākt elektropreces vai arī speciāli uzņēmumu, kas savāc elektropreces. Un atsevišķi baterijas tieši tāpat mums ir skolā, noteikti to var savākt benzīna uzpildes stacijās un tā tālāk. Protams, pārtiku, ja tu dzīvo mājā, tad noteikti tu vari visu pārtiku, tur banānu, mīzu, ābolu, sērdi, visu to savākt kopā un izveidot kompostu, un no tā tad arī tālāk mums augs. Un tad viss pārējais, tad tas jau nonāks. Aha. Ļoti jauki. Ja. Tas pārējais mums viss nonāks šeit, atkritumu kastē. Bet, ja mēs izējam visu cauri šim te posmam, tad atkritumos būs daudz mazāk. Tūlīt pat paskatīsimies, ko tad mēs varam sašķirot no šī te spaiņa, kas man ir šeit. Ejam pēc kārtas, ņemam visu ārā un skatāmies. Tātad, man ir kefīrs. Starp citu, piena produkts vēlams izskalot, pirms tos mest ārā. Un tad plastmasa, elektroprece, tā, plastmasa, cik daudz,
No tās plasmas noteikti kaut ko vēl var izdarīt. Man ir baterijas. Redz, kāds ir iebāz šitiem izkastē vēl baterijas. Nē, tās ir jāliek atsevišķi. Šādi. Tā. Vēl plastmasa. Stikls. Tad atsevišķi. Papīrs atsevišķi. Vēl dažādi maisiņi. Tas mums iet šeit pie plastmasas. Šis mums ir papīrs, pudele. Starp citu, korķīts, ja ir virsū pudelē, un tā ir plastmas, to liekam pie plastmasas, un pudeli pie stīkla. Tā, tad mums ir kartons, papīrs, starp citu, arī pie kartoniet, ja. Tā, mums ir kaut kāds no skolas palicis rotājums, un kas tad man galā paliek? Baloni. Un nenonāk viss poligonā šitik daudz, bet patiesībā tikai tik daudz. Tā, manuprāt, ir milzīga atšķirība. Tā kā noteikti ir vērts šķirot visus atkritumus, lai poligonā, kur tiek nolikti atkritumi, tik tiešām būtu ar vien mazāk. Nu ko, bet šis būtu viens variants. Kā mēs varam salikt? Vēl noteikti ir viens ļoti vērtīgs padoms, ko var dot. Es daudz no tā arī pats izmantoju. Tātad, ja pirmais padoms noteikti, ko mēs iemācījāmies, obligāti jāliek viss miskastē, otrs jāšķiro pēc iespējas, lai varētu salikt atsevišķos konteineros, un ja pēkšņi nav konteineru, var jautāt pašvaldība. Tu tētim un mammai var pateikt, lai pajautā pašvaldībā, tur noteikti iespējams viņi varētu sagādāt, un būs, kur iemest iekšā. Un vēl var padomāt, vienreiz lietojumu iepakojumu vietā var izmantot daudzreiz lietojumu. Tūlīt parādīšu. Šeit man ir vienreiz lietojama glāze no plastmas un plastmas salmiņš. Izdzeram sulu, miskastē nonāk. Bet šeit man ir krūze jau, kur es varu izmantot vairākas reizes. Man ir salmiņš šeit no metāla, kur es varu izmazgāt. Un es pat aizgāju no niedraim, uztaisīju arī salmiņu, un es arī ar to varu dzert. Ļoti forši. Nav jāmet plastmasa, tā kā var katreiz padomāt, ko var izmantot. Pastīsimies, kas man vēl ir. Iepirkuma maisiņš lielais. Kāpēc jāņem katreiz, ja var paņemt tādu? Ja mazāku vajag, tad rekurum ir audumu maisiņš. Un tad, ja mēs skatāmies iekšā, dzērienu pūdele, tā var būt vai metāla vai plasmas, bet galvenais tas, šo es jau lietoju jau 2 gadus. Un joprojām man ir iekšā ūdens, un es varu to padzerties. Tad noteikti plasmas maisiņā vietā, kur man ir ābols pat. Es pēc tam apēdīšu. Un reku vēl šādi te maisiņi, kas varētu aizvietot kārbiņu, mazāk vietu aizņem, bet galvenais arī no tādas biezākas plēves, un tad ar tādu ziploku speciālu, ko var ielikt iekšā, aiztaist ciet, un ir līdz ēdiens. Var leduskapī saldētavā ielikt un tā tālāk. Reku, man viens no tādiem mīļākajiem, tas ir audums, kas piesūcināts ar bišu vasku. Teiksim, sieru ieliek iekšā un iepako. Ieliek leduskapī. Gatavs. Un tādā veidā, ja kas var samīcīt, ieliek kabatā, gatavs. Ja, tad noteikti var domāt, ko var izmantot vienreiz lietojumu materiālu vietā, daudzreiz lietojumu materiālu. Un nākamreiz, kad tētis vai māma dosies uz veikalu, tad noteikti pasaki, lai paņem līdz audumu maisiņu. Nevajag ņemt to pie veikalā, kas tur ir tas plasmas. Mazāk atkritumu nonāks. Un varēs to izmantot, vēl pēc tam izmazgāt. Un kalpos 1, 2. Un tādā veidā mazāk atkritumu nonāks poligonā. Nu ko?
tagad man tev ir viens liels uzdevums. Kopā ar skolotāju vai tēti un mammu tu vari ieiet noteikti mājaslapā un izpētīt daudz vairāk ar attēliem. Es tūlīt parādīšu. Ja mēs ieejam iekšā, tad Latvijas zaļais punkts. Tur ir ļoti daudz interesantas informācijas. Un ja mēs ieejam iekšā, tad mums ir uzziņu materiāli. Atveram vaļā, un šeit var paskatīties daudz dažādas skaistas un interesantas bildes, ļoti daudz vērtīgas informācijas. Bet šeit atveram vaļā, kur rūķis šķiro. Tur ir vairāki materiāli, ko kā reizi izmantot mācību stundā. Un tev šeit būtu jāatver šķirošanas uzdevums. Atveram šo vaļā, tad man ir šāda te lapa, kur veseli 40 dažādi materiāli, un tagad ir jāsaliek to iekšā pa kastītēm. Kurš tad kur iet iekšā? Un galu galā no visiem 40, cik tad daudz nonāks reāli līdz poligonam atkritumos? Un cik daudz mēs varam sašķirot un galu galā izmantot vēlreiz? Nu ko? Uzdevums tev tagad ir. Atliek tik tagad domāt. Es domāju, ka, lai palīdzētu, mēs varam paskatīties dažus no šiem uzreiz kopīgi ielikt, un tad tu varēsi domāt pats. Sarunājuši? Un tā. Pirmais mums ir kartona kārba. Nu, tātad kartons mums ies, kur? Tur, kur ir papīrs un kartons pirmajā kārbā. Somiņa. Tātad mums, tātad dāma somiņa, mammai tāda varētu būt, un ja tāda ir sabojājusies, nu tad kur tad tā nonāks? Plasmas kartons? Tur nenonāks. Stikls? Nu, nē, nav stikls. Elektroprece? Nē, nav elektroprece. Baterijas? Nē, nav baterijas. Arī komposts nav. Nu, tad tāda somiņa, tā gan nonāks atkritumos. Tad mums viens priekšmets nonāk atkritumos te pašā galā. Kanniņa, plasmas kanniņa, to mēs pastamies. Papīrs, kartons nav, plastmasa. Tur ir, uzreiz liekam iekšā, plastmas maisiņš. Turpat, kur kanna. Elektropreces, man ir mikseris, man ir veca datorpēle. Nu, un tad skatos, protams, ka tas neies šeit, bet tas mums iet pie elektroprecēm. Nu, un tādā veidā tad noteikti visu pēc kārtas saliec, un galu galā varēs sašķirot visu šos 40 priekšmetus. Un tā. Es ceru, ka tagad esi sapratis, kāpēc ir svarīgi šķirot. Lai neveidojas milzīgi atkritumu kalni, mēs varam saprātīgi tam pieiet un iztaisīt, ka mums radīsies maziņi atkritumu kalni. Un vispārējo mēs varēsim pārstrādāt un izmantot vēlreiz. Tāpēc noteikti ievērosim 3 noteikumus. Mēs noteikti visu metam miskastē. Otrs, mēs noteikti cenšamies sašķirot, un 3. domājam prātīgi un izmantojam vairāk lietojums materiālus. Lai veicās! Atā!